Es tev godīgi pateiktu, ka es skrienot pēc 6. kilometra, domāju, ārprāt, cik super tie endorfīni un vai, cik superīgi es jūtos. Tā nav. Un tad atskatoties, saprotu, tās, ja šito visu laiku to nebūtu darījis, tev ticamāk, ka tajā darbā būtu aizgājis šitā. Un tas tā garoziņa, tas sliktais ir tas, ka tu to... Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir 1. vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvietis atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk? Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitnesa un uztura trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja pielietos to, ko dzirdēsi, tava dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Es esmu gatava. Vai tu esi? Aiziet! Šodienas epizode mums ir veltīta jums, mīļie vīrieši, jo kas tad esmu es, lai kādu paliktu zem tupeles un tad mācītu, kā nu tagad dzīvot, kustēties, nekustēties, dzert aliņus pa vakariem, nedzert, un īstenībā šeit jau mēs neesam, lai nevienu mācītu, mēs esam, lai informētu, lai iedvesmotu, un šodien caur, manuprāt, kolosālu piemēru parādītu, kā var dzīvot veselīgākā dzīvesveidā. Es gan domāju, ka viņš pats gan jau pieminēs kādu savu nutellas maizīti, kas arī ir kolosāli, tāpēc, ka dzīvē ir nepieciešams līdzsvars. Tik tādu chill, jeb mierīgu cilvēku, kurš tāpat laikā dara tik ļoti daudz, daudzas dzīvē neesmu satikusi. Viņš ir dzelsvīrs, jeb tādas nopietnas disciplīnas, par kuras ceru, ka viņš arī pastāstīs sacensību dalībnieks. Viņš ir zemesargs, viņš ir arī Eiropas parlamenta darbinieks, tētis 2 brīnišķīgiem bērniem, vīrs sievai un mākslinieks no 4 gadu vecuma. Mēs daudz viņu zinām kā Dzeguzēnu. Šodien pie manis ir Kārlis Būmeisters. Man šis viss jāpierāk. Tik šausmīgi skaisti visi bija. Punkts. Jā, čau, Kārli, man prieks, ka tu esi šeit. Prieks iepazīties, Madara. Labdien! Tiksimies Ziemassvētkos. Jā, es Kārli pazīstu arī personīgi, un man ir gods arī tevi pazīt, un gods arī pa ģimenes brančiem diskutēt par olbaltumvielām, ogļhidrātiem un taukiem. Apusē. Un ja mēs prasām bieži sievietei, kā tu to visu paspēji, tad Kārli īstenībā ir tāds jautājums, kā tu to visu paspēji, un kur ir balans starp aizvest sievu uz teātri un aiziet, ko tu darīji pēdējās 5 dienas. Kā tu atrodi to balansu visā? Kā draugi teikt, answer faster, answer better. Man ir brīnišķīga sieva. Viņa īstenībā man aizved uz teātri, nevis es viņu. Man ir brīnišķīgi bērni. Viņi ir mazāk jāpieskata nekā varbūt grāmatās raksta. Un tad ir tā salkanā tēze, jo it kā tu vairāk dari, jo tev vairāk brīvā laika. Un to es iepazīstu pretēji, jo es mazāk daru, jo es saprotu, ka man ir nav laika. Okay. Un kur tu iegūsti enerģiju? Vai tev liekas, ka tavs dzīvesveids, un te es atļaušu uzreiz ķerties vērsim pie ragiem, jo tas ir zināms, ka tu diezgan agri atmeti gan pīpēšanu, gan dzeršanu, un tas iespējams ietekmē to, kā tu ikdienā jūties tās tavs dzīvesveida izvēles, tā kustība. Ja tu nekustētos, tev liekas, ka tu spētu būt tik enerģisks, piecelties un izdomāt, ko varētu izdarīt, noskriešu, ka maratonu svētdienas rītā. Answer faster, answer better. Par to pīpēšanu, smēķēšanu un tā. Zin kā, varbūt tev tas pārsteidz, bet es esmu kādu pāris gadu vecāks par tevi gan jau, ka. Un tiem, kuri ir uzauguši 80. beigās un 90. sākumā, bez datorspēlēm un telefoniem un čatiem un citiem veidiem, tiem jau nebūs nekāds pārsteigums, ka puikas uzrāva smēķi un uzkāpa kādā nesankcionētā kokā un uztaisīja kādu štābiņu un pagaršoja vienu vai otru dzērienu. Tā kā tas nav tāds, es domāju, pārsteigums tiem, kas ir varbūt manā vecumā. Tas diezgan ātri beidzās, kas ir pārsteigums. Tas varbūt arī jā. Tas gan varbūt jā. Un pirmkārt,
tas, nu jā, mēs ar manu bērnības labāko draugu, vēl joprojām labāko draugu, kā kopā sākām tur ap 5-6 gadiem, tā arī mēs. 5-6 gadiem. Tā arī mēs ap kādiem, man liekas, ka man bija 12 un Zinčam bija 13 gadi, kad mēs uzrakstījām paktu. Vispār mēs 2 reizes rakstījām paktu, jo vienreiz mēs norāvāmies. Bet tas pakts ir saglabājies, kur ir ar flomasteru uzrakstīts, ka es tāds un viņš tāds un tāds apņemamies. Nē, tur bija zvēram, bet to mēs 2 tā paši izdomājām. Vairs nekad nelietot alkoholu un cigaretes vai ko. Un tad mēs tajā paktā, es viņu nesen atradu, nosvītrojām to zvēram un uzrakstījām apņemamies. Lai nav tā, ka, jā, jo tad jau tas ir, tev papīrs ir, tev flomīts ir un uzrakst un viss. Tas nav tā, ka tu kaut ko tur izdzēs. Tad kompi nebija mājās. Kādēļ es to izdarīju un pēkšņi 12 gadus izdomāju atmest, godīgi sakot, man piemērs bija mans fāters, kurš arī visu mūžu pīpēja, un tad viņš pēkšņi vienu dienu atmeta. Līdz ar to es domāju, ka tas arī atspoguļojās varbūt manās attiecībās ar sīkiem, varbūt par ko tu man jautāsi, es nezinu. Jā. Ka viņi taču nav stulbi, viņi saprot, ja tu to dari tikai piemēra pēc, ka es tagad iziešu ārā uzsportošu, lai sīkie redz. Viņš nav stulbi, viņi redz, ja tu to nedari, ja tu negrāb lapas, tāpēc, ka tās vajag grābt, bet tikai tāpēc, ka regulē tur sīkā redz, kā es redzu piemēru, viņš saprot, ka tas ir bleķis. Tā kā tas, man liekas, ir pārāk vienkāršs skats. Tev ir pašam jāatrod tā sava vilkme kaut kādu to lietu darīt, sportot, un tad, ja tas sīkais redz, un ja tas viņam kļūst par tādu piemēru, tad ir forši, bet tā samākslot to, es domāju, ka mans fāders arī neatmet, tāpēc, ka es parādīju puikam piemēru. Bija savs, kāpēc? Jā, tā kā, tie sīkai jau nav. Glupi. Nav. Un tavs kāpēc? Kāpēc tu izvēlies sportot triatlonu distanci? Tā, kad pat atgādināsi, kādas ir tās distances, kas ir jāpievēr? Triatlonā tie psihopātijas līmeņi ir ļoti daudz. Kāds tavējies? Ir arī... Un vēl kas ir interesanti, triatlonā nekad nav augstākā līmeņa, jo vienmēr, kurš ir uztaisījis Ironman, izdomā, ka es uztaisīšu 2-kāršo Ironman. Tas, kurš iztaisīs 2-kāršo, es uztaisīšu 3-kāršo. Tas, kurš 3-kāršo, es 5-kāršo. Tur ir, es domāju, ka šobrīd arī kāds pagājušajā gadā vai kad bija čalis, kurš noskrējis 100 Ironmanus 100 dienās. Tā kā es pieņemu, ka varbūt šobrīd kāds jau skrien 112. Bet tas klasiskais pilnās distances Ironman triatlons ir nepilni 4 kilometri krauliņš. Tas ir tā kā, pieņemsim, no šejienes līdz pa Daugavu, līdz Molam, varbūt bišķi tuvāk. Līdz Ķīšezeram tu aizpeldi, tad tu kāp uz riteņu, tad tu minies 180, kaut kur tā līdz Reizeknei varbūt, vai vēl bišķi tālāk, vai kā. Tad tu kāp ātri nost, vēl skriešanas kedus un skrien maratonu līdz Dagdai. Jā. Šitāda ir sacensība, Kāpēc tu to dari? Kāpēc? Ko tur skriet tik daudz? Ko tur ņemties? Kāds ir kāpēc tava motivācija? Pirmkārt tas, ka tas ir bišķi neierasti. Tu ar to it kā vari zīmēties, tajā pašā laikā arī vari nezīmēties, bet tas, ka tas ir tā bišķi... tas, protams, ka es nenoliekšu, tas piedod kaut kādu savu bišķi smeķi tam visam pasākumam. Bet otrā lieta laikam ir tā, ka lai arī es no bērna kājas, man fāters arī bija pro sportists, līdz ar to, lai gan viņš man īsti neveda ne uz kādām tādām specializētām sporta nodarbībām, viņam laikam bija uzsvars vispār tā ģimenē tāds plašais balans, lai tu esi tur, ņiprs, tev nevienmēr vajag būt pirmiem. Un tā arī sanāca, ka no 1. līdz 12. klasē, ja es tā skatos klases gadus, skolas gadus, vienmēr bija kāds, kurš varbūt ātrāk par mani noskries, vienmēr bija kāds, kurš labāk nospēlēs basi, floorball, vienmēr bija kāds, kurš tur varbūt būs kaut kur tā, bet es visticamāk biju tā paskatoties visos tajos sportos vienmēr tad bija 2. vai tur 3. Nekad es nebiju tas labākais basketbolists, bet es vienmēr biju augšā. Līdz ar to, ja arī bija kaut kādi
tāda plašākas disciplīnas, fiziskās aktivitātes vai sporti, tad es tur vienmēr biju, kā teikt, on par. Ja? Es varbūt tur nebiju pirmais, bet visu laiku bija šitā te. Un tas, laikam, arī tas triatlons jau arī ir tā multidisciplinārs sports, kur tev faktiski ir viss peldēšana pats par sevi, tev ir koru muskuļi, tev ir pleci, elpošana, uz riteņa, labi kājas tā, bet kakla muskulatūra, atkal koru, tie paši pleci, skriešanā locītavas, aerobā, sirds, mitohondrija, noturība, izturība un plus vēl, kas tajā sportā varbūt ir izpaužās vairāk nekā citos, ir tā mentālā disciplīna, kas tev vēl ir jāpārvar. Jo es pieļauju, ka uzspēlēt basu ir tomēr jautrāk un interesantāk vai futeni, uzspēlēt futeni nekā maukt tur 210 kilometru triatlonā. Tas varbūt ir mazāk patīkami, bet tur ir tas savs drives. Ārzemju leksikā sakot. Un tas, laikam, tas ir tas triatlons. Ka es vienmēr man kāds ātrāk pārpeldēs un vienmēr kāds nobrauks man ātrāk ar riteni un noskries, bet ja tas viss jādara kopā, tad es domāju, ka es tur pievilkšos. Stabili, labs tāds balanss, ka tu esi spēcīgs multidisciplināri, nevis, ja es tā kā neesmu labs šajā vienā, tad tas nozīmē, ka es nedaru neko. Es esmu stabili līderos vai vispār labs visā šais disciplīnās, un tas jau īstenībā arī tai dzīvē ļoti pielīdzināms, ka ja liekas, ka nav tā skriešana priekš manis, vai es tur diezgan lēni, man tas sanāk, tas nedarīšu neko. Bet pamazām attīstīt visu paralēli, un tieši tā mentālā noturība ir tas, kas spēlē lielu atslēgu, tas atslēgas vārds, kurus gaidīja, ka tu pateiksi, jo kā tev liekas, jo tas jau nav tikai tā pati distance, tev jau ir arī tam jātrenējas pareizi. Tā arī ir tā interesantā lieta, ka tu faktiski, tādā amatieru līmenī, tu pilnu Ironmanu noskrien vienu reizi sezonā, tā ir viena diena gadā, uz kuru tu trenējies visas atlikušās 360 cik dienas. Ja? Tu tai disciplīnai nepiesakies tā 2 nedēļas iepriekš, vai tur mēnesi, vai 2. Tas ir gadu iepriekš, vai tur pusgadu iepriekš. Tu esi sapratis to datumu, tu uz to ej. Un tie visi treniņi, kas tam ir pakārtoti, nav tik jautri, kā 3 reizes nedēļā uzspēlē voļuku. Ja, vai basi, kur, protams, tu arī trenējies, bet tevi tas, visi kopā tur kaut ko uzmet un trenējās tur vien to. Tas triatlons, protams, mums ir forša Trīran Pro komanda, kuru mēs tādā zināmā sarkasma līmenī viens otru atbalstam un mīlam un lolojam, bet faktiski jau tā ir cīņa pašam ar sevi. Un vienīgais mērķis tādā atkal amatieru līmenī ir tavs mērķis. Man ir pilnīgi vienalga, vai es noskrienu tajās lielajās Ironman sacensībās 198 vai 654. Es pat nemaz to skaitli pat īsti nezinu. Tas, kas man interesē, ir mans nospraustais tajā brīdī sportiskais mērķis, kurš ir ar nedaudz tādu, ja šeit ir tas, tad šitā. Lai viņš ir sasniedzams, bet tu zini, ka būs tās 12, 11 vai 10 stundu sacensības sāksies no pirmās sekundes. Tev ir svarīgi, cik ātri tu uzvelc zeķi, kā tu novelc hidru, kā tev ir atvērta riteņa ķivere, ka tev katra sekunde, kuru tu brilles, kā tev ir jau sagatavotas. Tur nav tā, ka tu izkāp no ezera, nopeldēs 4 km, tad izstaipies, tad tu pādzēries, tad tur pasties, sasveicinies, uzkāp uz riteņa, sāc braukt. Tur ir tās tranzīta zonas bieži vien ir visskatāmākās un vissaspringtākās, jo tur tās ir tās visvieglāk ieekonomējamās sekundes, kuras tu vari izdarīt tikai tad, ja tu esi tā precīzi satrenējies katru rokas kustību, kā tu atvelc, kā tu novelc, kā tu šit, tā. To satrenēties ir krietni vieglāk nekā satrenēt to sekundes ieguvumu uz riteņa vai skrienot. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā.
Ar kārti katru mēnesi saņemšu īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Bet tā motivācija un disciplīna, kā bieži arī man prasa, kur tā disciplīna? Vai tev dzeguzītē disciplīnu iemācīja, vai tev tētis ielika ar mammu šūpulī disciplīnu? Kur nāk tā disciplīna un motivācija pašam saprotot, ka kur ir ģimenes brīvdienas Jāņos, skāpšu uz savu ričuku un izbraukšu 40 km, vai tiešām tos pašus trenēties peldēšanā, tie ir gari gabali, kur tev ir, neviens tev to neliek praktiski darīt. Tas nav tā, šis man ir jādara. Un beigās tas ir dārgi, un neviens par to tev vēl nemaksā. Ja tu nevinnēji pirmo vietu. Man ir foršs čoms, kurš ik pa brīdim spēlē šautriņas. Jā. Un labi spēlē. Un vinnē naudu, un iet mājās ar naudu. Tev vēl pašam, cik maksā dalība Ironmanā? Man liekas, es šogad... Ir padārgi, jā. Tās sacensības vairāk 100 eiro, vai ne? Vairāki. Neredz, tu samaksā citam, lai sev, pie tev vēl sevi mocītu, kā kāds teiktu, bet tam visam noteikti ir apakšā kāds iemesls, kāpēc tu jūti, ka bez tā tu droši vien, ka nevarētu. Un iespējams, tas ir saistīts arī ar tavu dzīvi, ko tu dari, kur ir diezgan aktīvā parlamentā darbs ar augstu stresu, vai tu jūti, ka fiziskā šī aktivitāte un mentālā noturība palīdz tev arī tai stresa un mentālai noturībai ikdienā? Jā, bet to tu pamani tikai, pēc vairākiem gadiem. Un tas ir tas, ko laikam es arī labprāt uzsvērtu, vismaz no savas skatu punkta, citiem čaļiem, ka tas ir mīts, manuprāt, ka tu no rīta piecelies un vai man nevar iesākties rīts, kamēr es neesmu noskrējis apkārt kilometru un cik es forši jūtos un tā. Nav forši skriet, nav. Tas ir zināmā mērā tā izaicinoši un ir gan jau ka tādas vienkāršākas un varbūt īstermiņā patīkamākas lietas, ko tajā brīdī darīt. Bet tikai pēc ar lielu distanci tu saproti, ka, ja tu esi darījis, tad atskatoties, tu saproti, ka ja es šito visu laiku to nebūtu darījis, tev ticamāk, ka tajā darbā būtu aizgājis šitā. Un tā garoziņa, tas sliktais ir tas, ka tu to nepamani, tas nav tāds ātrais cukuriņš, kuru tu ātri izjūti, bet ka tas tā lēnītēm tikai tevi kaut kā savad kārtībā. Plus vēl, varbūt arī tā triatlons un sportošana ir labas laulības dzīves pamatā. Ir pauzīte vienam no otra. Ka tā pauzīte ir ļoti strukturēta Nav ar džekiem māliņu eidzert, nevar dusmoties, tā, ka sejas skriet, ko tu dusmosies, ka vīrs... Un kā sieva dusmosies, ka vīrs ar riteni izbrauc? Kā var? Ironmans. Riteni. Jā, principā, plusi, tikai plusi. Mīnusi tikai tādi, kur tie riteņi, protams, ka beigās nav viens. Diemžēl nav arī 2, un visticamāk nav arī 3. Un tad sākās kopdzīves problēmas. Vairāk ar to... kā teikt, tām nenormālo mantu kaudzi nekā ar to laiku, kas tiek varbūt pavadīts bišķi ārpus. Un iespējams, ja liekas, ka sievietes noklusē, cik tās kurpes maksāja, es domāju, cik čekus par sporta inventāru redzējusi kāļu sievu. 2 lietas, kuras es ceru, ka sieva nekad nepārdos par to cenu, kur es viņai saku, es nopirku manas plates un manas sporta kafeju. Jā, ģimenei vajadzēja brīvdienas pārdevu tavu ričuku par to summu. Vēl mazliet es gribu par mentālo veselību, jā, jo tad, ja studijā ir vīrietis un man ir iespēja viņam prasīt, jo man tas, protams, ka satrauc un vajadzētu būt, ka tas satrauc mūs visus par gan depresijas rādītājiem, vīriešiem Latvijā un arī pasaulē par pašnāvību rādītājiem. Tas viss ir daudz augstāks kā sievietēm. Tev salīdzinoši, tu esi bijis pie tam vēl mākslas vidē, mūziķis jau no agras bērnības. Visādi tur tie ceļi var iet, uz dažādām pusēm ir arī aizgājuši. Vīrietis iespējams liekas, ka nevar skaļi pateikt, es jūtos slikti, kas tu par veci, nečīksti, neraudi. Kā tu spēji noturēt to savu mentālo? Un vai ir dienas, kad ir vispār, ka tev liekas, ir grūti? Jo teorētiski skatoties, tev varētu likties, Kārlis pieceļās no rīta, aiziet izskrien 42 km, viss skaisti, brīnišķīgi. Vai tev ir kādreiz mentāli grūti? Un ko tu dari,
lai nebūtu, lai sevi tā kā izvilktu no tā ārā? Vienīgais veids, kā tu vari tā kā paglāpties no tām emocijām, kā es varu no tām emocijām paglāpties, ir, lai cik būtu, tā teikt, no kalna no leja kaut kādas lietas vai problēmas. Visbiežāk jau darbā ar bērniem un ģimeni īstā nav, paldies Dievam, bijis. Bet tas ir mīļākā tajā brīdī, tuvākā cilvēka apskāviens. Pārnāc mājās ir ļoti, ļoti slikti, tu apskaujies un paliek labāk. Tā ir Harvards. Tu pat nevajag īsti teikt kaut ko un stāstīt, ka pietiek vienkārši, ka tu 26 sekundes. Tas, protams, to nav tā, ka uzreiz atrisini, bet tas tā. Jā. Vai ne? Cik tas varētu likties, ir dažādi visādi, mēs pētam, kur atrast to laimi, kā būt tur mierīgāk, zāles tāda, šādas vai ko, bet īstenībā tas cilvēka kontakts, tā tuvība un tā mīlestība, ko var saņemt, spēlē tik daudz, un ir īstenībā Harvards pētījums, kurš starp citu ir aktīvs vēl joprojām četrās. Viņi nodod jau 4 reizes tiek nodots tālāk cilvēkam šis pētījums, kurš atzīst, ka ir, man liekas, 80 gadus viņš ir aktīvs, kur ir nonākuši pie secinājuma, ka ir tā viena laimīgas un veselīgas īstenībā dzīves atslēga, un veselīgas pat tādā ziņā, ka cilvēki, tad, kad ir sāpes, viņi jūt mazāk šīs sāpes. Ja cilvēks ir saslimis, viņš daudz ātrāk izveseļojās, jūtās arī labāk. Un kā tev liekas, kas ir tā atslēga, pie kā viņi nonākuši? Šī ir tā zelta sastāvdaļa veselīgai, pilnvērtīgai dzīvei. Šis pilnīgi liekas, ka mums būtu izveidots scenārijs šī sarunai, kas nav. Nav. Bet tas ir, es pieļauju, ka tas ir tas kaut kāds komunikācija ar otru cilvēku. Jā, tās ir veselīgas attiecības. Jā. Nē, bet tas ir vairāk, es nezinu par to pētījumu, un tas tā viegli ir moralizēt vispār. Runājot par sportu, ir šausmīgi viegli moralizēt, kas man besī ārā. Protams, ka katram ir cita ikdiena un cita izaicinājuma, un kādam noteikti šobrīd jāizvērst par to savu airunu, un man ir citas svarīgākas lietas. Aizvērst par savu suprīgo sievu, man nav. Kas ir loģiski. Un tieši tā, un kādam varbūt tas otrs cilvēks tieši šajā dzīves momentā ir tas, kas viņam vairāk varbūt uzdzen to depresiju. Tā kā es stāstu par sevi tikai. Jā, redz, tad tās atslēgas, kuras tu dod, ir nebaidīties pajautāt, teiksim, un sajusties varbūt vāji un paņemt to apskāvienu, ko kāds to iedod, tā varbūt vai sieva, brālis, māsa, mamma, tētis, nezinu, kolēģis pie kafijas, pie viņa apmīļo. Varbūt tam vīrētim nebaidīties būt vājam. Protams, arī fiziskā aktivitāte vajadzētu būt, ka dod tos laimes hormonus, it kā pēc tās fizioloģijas, un tas iespējams dod to stabilitāti. Pēc grāmatām gan jau, ka jā. Bet, lai es tev godīgi pateiktu, ka es skrienot pēc 6. kilometra, domāju, ārprāt, cik super tie endorfīni un tie, vai, cik superīgi es jūtos. Tā nav. Jā, tas nav tāds. Bet tas ir tā nav tajā brīdī. Es saku, tu paēd, es to sportu treniņus daru 2, 3, 4 gadi, 5 gadi no vietas, un saprotu, ka ja es to visu laiku to nebūtu darījis, tad būtu cirsmā. Jā, diemžēl tas nevaram mēs tā būt tagad izvēlies labākas izvēles, un pēc 2 gadiem tev kāds tagad es tev iedodu tādu dāvanu, redzi, tagad tu jūties labi, jo tu tā darī, neviens tev to neiedos, tu to nedrīsi, to nesajūtīs. Un tev būs grūti to pierādīt, ka īstenībā tas ir tā. Jā, tā, ja es tā nebūtu darījis. Bet, jā. Bet, Kārli, tavā industrijā īstenībā tu esi ļoti multidisciplinārs vispār arī savā profesionālajā dzīvē. Tā māksla vēl joprojām tev ir blakus. Jā, es sirsniņā esmu muzikants, jā. Redz, ka kā ir bijis tajā mākslas pasaulē ar visām ballītēm, potenciāli, ka ir ballītes. Iespējams, vai esi kādreiz saņēmis to, kas tev ir, reku tas āliņš, iedzer, ka tu necieni mani. Vai ir tev bijuši momenti, ja tu tagad teiksi, ka visi tev kolosāli draugi ir apkārt? Jā, nekad. Vai arī tev ir spēcīga pārliecība? Tuvākie... Nē, pārliecība, jā, bet ir kāds, pirmkārt, mūziķu vidē, plašākajā vidē, kurā es komunicējam pēc koncertiem, pirms koncertiem, ir lielākoties visticamāk tie tuvākie mūziķi. Zinu, ka man īsti nav vērts piedāvāt, neviens par to netaisa nekādu lielu jēzgu, nekad nav bijis nekāds vai jautājumu, kāpēc vai kā, un ja kāds man pajautā, kāpēc tu nē, man īsti viņam nav atbildēt, jo man tas nav tur reliģiska pārliecība vai
vai vienkārši apņemšanās. Tas vienkārši tā kā, kāpēc tu nebrauc ar 22 autobusu? Man nevajag, es braucu ar 15 tramvaju. Jā, tas ir tavs dzīvesveids, un tur arī iegājies vienkārši, ka tu redzi, ka tas tiešām tiek kaut kā ļoti tā, ka tu esi tāds baigais zvirbulis, tagad baltais zvirbulis starp pārējiem, ka to nedara, bet tas nav nekas īpašs to darīt, tu nav nekas īpašs to nedarīt. Es neesmu novērojis, ka būtu kaut kāda pārmetuma vai kaut kas līdzīgs. Nē, tas ir tāda apusēja izpratnē, neviens par to nesačukstās. Tā tu domā. Tā es tu taisnība, jā. Jokoji. Bet vismaz es to neesmu novērojis. Kārli, vai tev ir kāds noteikts, ja mēs esam tagad aptvēruši, tagad jau, saki. Nē, es tev varēju paturpināt to, ka īstenībā viens no tiem momentiem, kādēļ es tur 11, 12 gados izdomāju tā visu klasu, tā kā ar neveselīgajām lietām es nenodarbošos, bija kā reiz mūziķi. Bet tie mūziķi, kurus es sāku, es aptuveni 2. 3. klasē, smagi saslimu ar smago, rock mūziku, tad 70. gadu, 60. 70. gadu rock mūziku. Bet tajā brīdī, kad es to saslimu, bija jau 95. Ja? Un tiem visiem čaļiem, Beatliem, un Stoneiem, un Ozzy Osbourne, un Black Sabbath, un Alice Cooper, un Aerosmith, un tam līdzīgi. Viņiem visiem tobrīd jau bija ap 40, un es viņus iepazinu tieši tajā vecumā. Un es gāju uz internetu kafejnīcām, mājās kompi nebija. Es nespēlēju Counter-Strike vai ko, es sēdēju šo grupu mājaslapās, studēju viņu 2 lietas, diskogrāfiju tur tad bija, un biogrāfija, kaut kādas intervijas. Nekā cita nebija, Viģika nebija, YouTube nebija, nekā nebija. Klipus neko nevar redzēt, tikai to mūziku, kas tev bija. Man krustāvs bija jūrnieks, viņš no jūras veda, no ārzemēm veda šos te oriģinālos diskus, to grupu, un pa vasarām viņš man tos visus diskus veda uz vecākiem, atveda savu skaņu aparatūru no Japānas, teica, vecīt, klausies un kaifo. Man bija, un tās intervijas, ko tu lasi ar tā brīža Ozzy Osbourne, nevis 71. gada Ozzy Osbourne, bet 97. gada Ozzy Osbourne, vai visiem tiem viņa laika biedriem, tur visur figurēja tas, ka jā, mēs izšņācām pušu štatu, un tas bija glupi, un viņi visi ir vai rehabilitēti alkoholiķi, vai tajā procesā. Un man likās, veči, pasties kājā. Un tas bija man muļķīgi teikt, ka Ozijs Osbourns bija tas, kurš man pierunāja neliecot. Bet tā bija. Bet redz, cik lielu lomu spēlē tā influencēšana. It kā mūsdienās viņš ir diezgan nonivelēts, bet arī tavā laikā tev bija influenceri vienkārši slava Dievam, ka nebija digitālo ierīču, kas tajā laikā tev lika pašam meklēt, domāt, interesēties, klausīties, izpētīt. Līdz ar to tev bija. Bet vai šajā brīdī es varu atvērt Rūdī Kambuču nedaudz padzerties? Madara Meijere ir tā, kas ir inspirējusi šo. Turpinām. Nav reklāmas pauze, bet paldies, jā, šī ir tāda četrpaka, ko es tev arī uzdāvināšu pēc tam, kuru es arī labprāt arī vīrieši viņu dzer, kurai nav to grādu klāt. Varētu izklausīties, ka es esmu baigais tāds sausā likuma, viss nedzeram. Es vienkārši saprotu, esmu redzējusi un zinu, kas notiek. Mēs esam pirmajā vietā alkohola lietošanā Eiropā, un tiem vīriešiem neklājas labi, un dažreiz viņiem varbūt liekas, ne visiem, bet liekas, ka vienu vai citu iemeslu dēļ vajag kaut ko gradīgāku, bet var arī kaut ko citu padzerties, var samīļot kādu tū cilvēku un iespējams atrast tos veidus un saprast, no kurienes tās kājas aug. Kārli, mēs paturpini par to influencēšanu. Par influencēšanu, jā. Tad, cik ir svarīgi, kādi ir šie, starp citu, tu influencē arī manu dēlu, kurš nevar sagaidīt, kad arī būs bērnu šādas triatlona sacensības, krīt man uz nerviem, prasa man jāmeklē. Jo Kārlis skrien, un mums varētu likties, ka varbūt, kas tad tur kā vai kā, bet tiešām tā kā tu saki, viņi redz. Arī šobrīd tie sociālajie tīkli, kas ir paldies, ka tu atrod laiku kaut ko vismaz vienu tur ielikt kaut vai nedēļā, ka tu dari. Jo tās mazās acis, kuras šobrīd tiek ļoti, ļoti uz visām pusēm, tā uzmanība tiek vērsta, ka ir kāds, kurš īstenībā parāda, ka var, redz kā svētdienas rītā piecelties un izskriet.
Līdz ar to tā influencēšana man šķiet ir ļoti būtiska loma, ka mēs arī skaļi par to komunicējam un rādam. Un tava influence ir bijuši šie mūziķi, kas tiešām labi, ka tas ir 20 gadus vēlāk nekā viņiem bija seks, drugs and rock'n'roll. Jā, bet, redzi, viņi jau neviens nav influenceris. Viņi tādi, jā. Tādi ir, kādi ir. Viņi nestrādā par influenceriem. Jā. Viņi ir influenceri tādēļ, ka viņiem ir bāze, kāpēc. Kristaps Porziņš nav influenceris. Viņš ir pasaules varbūt labākais vai top līmeņa basketbolists. Tādēļ viņš ir influenceris. Šī slava, šī influence bija kāds, neatceros, kurš to ir teicis, bet tā tēze bija, ka slava ir kā doma no izpūtēja. Kā blakus produkts. Slava ir tava darba blakus produkts, nevis tas, uz ko tev būtu jāiet. Tā kā doma no izpūtēja. Visi viņus redz, visi viņus sajūta, bet tas, no kā viņi veidojās, ir no tā motoriņa. Un ja bērniem mājās sēžot, liekas, ka es gribu strādāt par influenceru, tad tas nav pareizi. Jā, tas tev nāks pēc tam kaut kādā brīdī kā blakus produkts, un tā tu arī pret to izturies, jā. Kad tu strādā pie tā motoriņa un saproti, kāpēc tu gribi to motoriņu darbināt, un tas viss nāk tālāk. Ja tu strādā pie dūmiem un nav tā motoriņa, tad tie dūmi pazudīs. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemonžim, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemonžim. Grupu treniņi, 8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk par pārējo parūpējas Lemonžims. Tad mēs noskaidrojam, ka rīktīgs tāds katras sievas mātes sapnis nedzer, nepīpē, sporto, ja? Šitā katras sievas mātes sapni mums pieteica Britu Eirovīzijas komentētājs ar Valču, kad mēs Eirovīziju. Jo Briti jau bija tie komentāri bija 18+, vismaz agrāk. Tur viss klausījās tieši Britu Eirovīzijas komentētājs tajā laikā. Un tad es saprotu, ka tur mums piesaka, un tā kā Valders un Kāš tur dožnē over katras sievas. Tad tā arī. Vēl joprojām, pirms cik gadiem bija Eirovīzija? Tas jau bija kur tas daudz. Pirms 20 gadiem. Aha. Tas tiešām ir, jā. Gadiem. Tā tad katras sievas mātes sapni, ja? Vai tev ir kāds uztura plāns, pēc kura tu pats arī ej, tu saproti, un vai vispār, tu tā baigi domā kārtīgi pie tā, es zinu, ka man šis ir jāda, un tagad kur man ir tas, nope. Jābūt centimetram tur papakaļ. Nope. Next question. Bet noskriet taču nevar, ja tu neēdīs pilnvērtīgi, taču nevarēs to visu izdarīt, pareizi? Uzturs sacensībās un uzturs ikdienā ir tomēr jāatšķir. Uzturs sacensībās ir kaut kas pilnīgi cits, tur jaunākie pētījumi, es domāju, triatloni, garo distanču sacensībās, tur ir, kā Toms Kuņš arī teica, jo tu vairāk var sevi iedabūt cukuru, jo arī tu ātrāk to distanci beigsi. Agrāk bija pētījumi, ka vajadzētu pieturēties pie 60 gramiem ugļhidrātu stundā, jau tas ir 120. Kas ir šausmīgi daudz, bet tas viss iztērējās, jā. Es savukārt ikdienā es labprāt ēstu veselīgāk, bet tur gan laikam iestājās tā 2 reizes nedēļā lidošana, transporti, vilcieni, viss pārējais. Un plus vēl arī, protams, gribas spēks, kurš tajā brīdī ir mazāk novirzīts tieši uz tādu veselīgu ēšanu, tā kā es pavisam noteikti varētu veselīgāk. Bet es sev mierinu ar to, ka es vakarā noskriešu krosiņā to. Un, kas ir interesanti, 20 kopš es savu sievu esmu saticis, mans svara izmaiņas ir maksimums bijušas 2,5, varbūt 3 kilogramu robežās. Vienalga, lai cik es ēstu, labi, ja es riktīgi cik es ēstu, gan jau, ka es uzresnētu. Bet vienalga, lai kā es mēģinātu tievēt, es tur zem tiem 70
viena. Netikšu, es nezinu, Komats man... 5. Jā. Es nezinu, kas man jādara. Tā kā... Bet tev ir svarīgi kā tu vizuāli, tavu fiziskā forma. Tu esi labā fiziskā formā, bet vai tev ir bijis tā doma, ka man liekas, tad es nevaru tagad tās teles maizes jāpiebremzē, tāpēc, ka būs tur kaut kas aizies. Vai puišiem ir svarīgi, kā viņi izskatās? Es domāju, ka puišiem ir gan jau ka mazāk svarīgi, atšķirībā no dāmām. Kā tev liekas, kāpēc tā? Es domāju, ka tas ir two-way street, gan jau ka arī pašas dāmas jūtās labāk sevi šādi redzot spoguli. Es domāju, ka puišas arī pašas mazāk uztrauc tas, ka tur ir kaut kā tā vai šitā vai tas. Un tev pašam, vai tas fiziskā forma, vai tu tik daudz sporto, ka tu nespēji pamanīt, kurā brīdī kaut kas tur liekas, vai man vajag tā vai šādi, jo principā tas enerģijas patēriņš, ko tu patērē, pārsniedz diezgan to dienas davu, cik varētu likties ierasti. Jā, man pulkstenis rāda, ka man vidēji ir aptuveni 3000 kalorijas dienā. Ja būtu 2 jābūt plus, tad tie papildus aiziet uz kaut kādām ikdienas tiem treniņiem, kas parasti katru dienu vismaz kaut kas tiek tomēr ātri izšmaukts no mājas un kaut kas padarīts. Bet šitien te man tāpat ir. Un tas ir tas pēc puikām laikam jau ir vienkāršāk, jo tas ir tā pirmā vieta, kur tu redzi, ka kaut kas iet labumā vai iet mazumā. Es nezinu, kā ir dāmām. Un tad, kā tu nodušojies un paskaties, tu vai redzi bišķi vairāk vai bišķi mazāk. Bet tu skaties tad arī pats, jā, tam pievērsies? Es tam pievēršu, es pievēršu, bet skaidrs, ka es redzu. Nav tā, ka pilnīgi, tur kā ir, tā ir, ka jums tomēr rūp arī tā fiziskā sava... Rūp, bet bieži vien, tu pasties, ja tur bišķi ir noslaukies, pasties ir 10:30 vakarā, aizēju uz leduskapu, kaut ko uzkapā, ej mājās. Labi, un pamostoties no rīta, tā par to motivāciju mazliet, tomēr atgriežoties, motivācija, vai tev liekas, ka motivācija ir kaut kas tāds, ko tu vari apēst, izdzert, vai kaut kur dabūt to motivāciju, vai no kurienes tev ir tā motivācija, un vai tev viņi ļoti jāmeklē pa visiem plauktiem? Redz, ir cilvēki, kurus motivē nospraustais mērķis. Un viņi, pieņemsim, laicīgi piesakās, atkal ar tām triatlona sacensībām, tā kā tas ir vienas, varbūt 2 sacensības gadā, vienkāršāk to piemēru tev izstāstīt. Un tas mērķis, tas, kas viņus motivē, vai līdzīgi kā darbā, tev ir deadlines, un tad hop, es esmu motivēts, es eju uz to mērķi. Ko es pilnībā cienu, un bieži vien tā arī man ir, bet attiecībā uz sportu, kur neviens man neatlaidīs no tā, ja es tur kaut ko izdarīšu vai neizdarīšu. Ja. Es esmu tā izvēlējies to ceļu nedaudz savādāk, proti es nepiesakos uz tām sacenēm. Pat līdz pēdējiem brīdim, lai man nav tā deadline. Un jautājums, vai man iekšējā disciplīna, ne motivācija, jo motivācijas nav, bet disciplīna būs tā, kura piespiedīs man tomēr visu laiku sevi turēt formā, kā karavīru. Izšaut rīt vajag, vai parīt vajag. Nevis, ka tu tā kā ej un tev ir saplānots mērķis un tā, kas ir vienkārši alternatīva. Nav labāk vai sliktāk, tas ir alternatīvs veids. Bet man kaut kā bišķiņ, man pašam ir izprotamāks, pat neizprotamāks, bet tā interesantāk pamēģināt to stratēģiju, ka tu īsti nezini, kurā brīdī tev būs bam. Lai nav tā, ka pasaka bam un, nē, es vēl esmu tikai 2. treniņa nedēļas vidū, man vēl tagad ir pauze, un tad man būs augstāk, un tad es būšu ready. Ja, un varbūt, tā kā tādas divas alternatīvas, kuras man atkal jāpiemina mans draugs Dzintars, mēs tad viens testē vienu, otrs testē otru, kur ir labāk, tur nav sacensība, vienkārši katram tā pieeja ir savādāk un ir interesanti, kā mēs tāpat jau beigās ejam uz to vienu mērķi, bet tas ceļš ir kopumā, jo viņš ļoti līdzīgs un vienāds. Tā dienas beigās jau tā aktivitāte tāpat, lai tu satrenētos un cienījami to distanci veiktu. Kā tu to izdari, ir viens, bet beigās tu saskaitīsi visticamāk tās kalorijas un visu, un pavadītās stundas un efortu, kāds ir latviski. Jā. Kā ir eforts? Pūles. Jā. Es domāju, tas rezultāts būs līdzīgs.
Un tev Tā kā tā liekas, motivācija ir tricky, jā. atkal latviski. Viltīga, jā, motivācija ir viltīga un nevajag sajaukt motivāciju ar disciplīnu. Tad, kad nav motivācijas, tad tev ir disciplīna. Un bieži vien varbūt, tad, kad tev ir motivācija, tad tev vairs disciplīna īsti nav, jo tu esi motivēts. Un tas ir tikai darbs, ja tu esi motivēts, tev tā disciplīna, tu piedaries, visu dari. Tā kā es, piemēram, dziesmas rakstu, ja es esmu motivēts, tajā brīdī kaut ko uzrakstīt, man tā disciplīna nav vajadzīga. Es esmu, esmu in zone. Motivācijas nav, tad vajag disciplīnu. Un tad tas ir tas treniņu process. Bieži vien tev tā motivācija nav, tu nezini. Startēs, varbūt nestartēs, bet tu esi visu laiku tā kā uzskrien, ātrāk, zemāk, nu, lai tu esi tāds visu laiku puslīdz. Jā. Summer body, tas vasaras ķermenis visu gadu, jo tu nekad nevar zināt, varbūt aiziesiet. Nu, vasaras līdz ar to viņš nesanāk visu gadu, jo tu neesi tajā pīķī visu laiku. Nu, nevar būt pīķī visu laiku. Džemperi, tur tagad, varbūt tas tāds ir balīte, vienkāršāks, jā, un varbūt pat patiesāks, jā, ka tu esi tā puslīdz visu laiku sevi uzturi formā. Kad tas nav tāda bēdre, un tad es saņemos uz 2 nedēļām janvārī. Visticamāk, protams, ka ja tu esi profesionāls, tad bieži vien tā arī ir. Nu, tev arī ir pasaules čempis, kas ir parasti svarīgākās sacensības, pieņemsim, tur biatlonā. Un tad, protams, ka tu ej, tev pa vidu ir sacensības, tev pa vidu ir kausi, bet tu it kā ej, lai tu tieši tajā brīdī būtu. Nu, tu nevari uzturēt visu gadu savu top formu. Protams, ka nevar. Jā, par visu gadu, kad sanāk, ka tu visu laiku esi tajā, tev jābūt tai tonusā, vai tu nejūties izdedzis kādreiz, ka tev liekas, šito visu tad priekš kam? Psiholoģiski šķiet, ka nē, bet man šķiet, ka par to izdegšanu liecina saslimšanas. Cik tu bieži slimo? Nu, grūti pateikt. Man jau šķiet, ka maz. Bet tur parasti vajag kādam tuvākam cilvēkam. Tu pajautās Lindai, gan jau, ka viņi precīzāk pateiks, maz vai daudz. Zinot viņu Excelī salikts. Jā, bet ar sportošanu ir tā, ka slimība, man liekas, ir pirmā, kas tev pasaka, ka vajag bišķi atkal varbūt remdenāk. Un tu to kā signālu uztver un cieni? Nē. Tā arī būs pirmā lieta, ko jebkurš treneris pateiks, ka gribi trenējies šādi, gribi trenējies tā, gribi skrien lēni, gribi skrien ātri, vienkārši vāc laiku, bet, ja tu esi slims, nedari neko. Jā. Un mums, amatieriem, kuri grib, viņi paslimo, pastās temperatūras nav, nu, laižam. Varbūt iesni ir, varētu kā nedarīt, bet izskries, nu, tas ir nepareizi. Tas ir nepareizi, bet mēs jau neesam tādi pro-atlēti, kuri var 3 dienas paslimot tā forši, un tad atkal sāk. Tev atkal tur ir pilnīgi citas, tev ir bērniem 6 pulciņi, tajā dienā tu to nevarēsi darīt. Jā, tev ir kaut kas, pieslēdzās, jā. Bet tā slimība, es domāju, tā, kas pirmā pasaka. Un tā varbūt vienkārši klasiska tur, saslimšanas, augstēšanās, visu kaut kādas tādas glupas lietas. Tā ir forša apzinātība par savu ķermeni, ka tieši tā, ka nevis saslimu, tāpēc, ka Marss pagriezās uz otru pusi, bet saslimu, tāpēc, ka iespējams tā ir pārslodze. Iespējams, jā. Un bieži vien tas tiešām, ja tu saslims, tad tu tā apsēdies, nākamajā dienā padomā, kādas bijušas pēdējās 2 nedēļas manā sporta aktivitātē. Vai viņas, un ja tu tā pasties, tagad jau ir kaut kādi api, kur tu tur var sekot diezgan daudz tam procesam līdzi, un bieži vien tas arī tiešām saskan, ka varbūt ir bijis kaut kāds. Un tad tā otra lieta ir, ka tu neļauj organismam līdz galam izvesļoties, pirms tu uzsāc to slodzi, jo mums amatieriem gribas ātrāk, dieniņā ātrāk, bišķi izskriet, bišķi kaut ko izdarīt, lai tev, it sevišķi tiem, kur tā kā, redz, tā varbūt ir tā ēnas pusi, it sevišķi man, kurš izvēlēs to ceļu, tā kā visu laiku bišķi kaut ko padarīt, lai tu esi, jā. Ja es zinātu, ka es tikai bliezīšu 12. augustā, un es to zinu jau 1. martā, tad man skaidrs, es saslimstu aprīlī, labi, 2 nedēļas, paslimoju, izbesļos un bliežu. Bet man tā nav. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāra grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai. Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Kas būtu tā lieta, ko tu zini ar savu dzīves pieredzi, redzot visu, kas arī notiek apkārt, ka tu zini, šo es
tiešām nekad tā kā nedarītu pret savu ķermeni? Teiksim, kad tu saproti, šis ieradums būtu tas, kurā es nekad neiekāpšu. Vai tu tieši parādi piemērus, nevar izdomāt. Pieņemsim, nekad nesmēķēšu, vai kaut tu teikt, nekad neatmetēšu skriešanu. Kas būtu tas, ko tu zini, to es tā kā nevarētu sev izdarīt? Nē, tāds nekad ir tāds ļoti vispārināti tēļi. Es arī par to pašu alkoholu vai smēķēšanu vai ko. Kas sagribēs, tad jau var sākt. Jā, es varu rīt sākt. Bet vienkārši pēdējos 20 gadus tā it kā nav bijusi tāda, bet tā nav reliģiska pārliecība, tā nav kaut kāda derības vai derības pašam ar sevi. Tas vienkārši tā izdomāju. Nevalkšu dzeltenas džīnsas. Kāpēc? Nezinu, neinteresē. Varbūt rīt uzvilkšu. Labi, un tieši pretēji, kas ir 3 praktiskas tādas lietas, tie 3 praktiskie ieradumi, bez kuriem tu zini, ja kāds ir tas, kas pieraksta, viņš tagad zina, es gribu pierakstīt šito, kuru tu zini, manā ikdienā, ja ne katru dienu, tad nedēļā, tiešām šīs lietas es daru un darīšu, bez tā es nevaru. Samīļošu sievu numuru 1. No. Mariņu, tādi filosofiski jautājumi tev. Tīri par aktivitātēm tu man jautā. Jā, kad tu tagad tā padomājot, ko tu pa dienu dari un kas ir tieši tev, ka tu zini, šo es tiešām, bez tā es nevaru. Es atklāti teikšu arī, nevaru es tev tā pateikt. Es saku, es neesmu tas, kuram šķiet, ka katrs krosiņš cik skaisti, saule aust un es skrienu un jūtos tik labi un bleķis. Bet bez tā tu nevarētu droši vien, lai arī tas ir varbūt grūti. Es domāju, ka mierīgi varētu kaut kādā brīdī. Jā, tikai jūs plāni riteņbraukšanas. Redzi, tas tieši, bet patiešām tas sportošana puslīdz aktīva, kāda tā ir man, viņa nav profesionāli aktīva. Viņa tad puslīdz aktīva. Viņa manu dzīvi izmaina tiešām gadu laikā, nevis mēnešu, nevis pusgadu, nevis pat gadu, nevis pat 2 gadu laikā. Es to sāku saprast tikai tagad, ka patiešām ir pienācis brīdis, kad es skatos uz to veļuku un ka varētu izbraukt. Tā nekad iepriekš nav bijis. Iepriekš saprotu, ka vajag izbraukt. Sēdi un... Bet tad tas ir jau viens. Jā, bet tas ir, redzi, 3-4 gadi konstanta sportošana, kas man pievedus līdz brīdim, kad es to riteni sāku izbaudīt tā, ka meklēju veidus, kā visu sakārtot, lai tajā stundā izbraukt. Tā iepriekš nekad nav bijis. Tā iepriekš. Un tad tu pabaro savu fizisko ķermeni, jo es tev bišķi palīdzēšu. Ja tu, piemēram, tev būtu jāpabaro katru dienu savs fiziskais ķermenis, prāts un dvēseli. Kā tu viņu katru pabaro? Viens ir riteņbraukšana, fiziskais ķermenis, ko tie dod dvēselē? Nē, es domāju, ar sportošanu tu pabaro visu kopā. Jo sportošanā ir sevišķi tie treniņu procesi, kas man ir individuāli, bez īsti nevienu. Es kādreiz izbraucu ar kādu ričuku vai kādreiz par atam izskrienu varbūt. Bet parasti tas ir tikai tu austiņas klausos reti. Un līdz ar to tajā brīdī tu pabaro savu to fizisko. Fine, ok. Mentālo, es domāju, ka arī. Un sirdi pats par sevi. Es minos un skrienu bieži vien bez tur heart rateiem un bez ļoti lielām blakus metrikām, kuras viennozīmīgi ir nepieciešams tad, kad tu ej uz simdaļām un cīnies par medaļām, protams. Bet tādā amatieru līmenī es jūtos labāk, tā bišķi brīvāk, ka jā, man tas treniņu process nav šausmīgi saplānots, ka tas vairāk uz to man iekšējo disciplīnu, nevis uz to, kas bija tas otrs, par ko mēs runājām? Motivācija, vairāk uz to disciplīnu. Un kas ir interesanti, ka par to visu barošanu runājot un par to maksimāli it kā to efektīvāko slodzi, kurā, kā teikt, to vislabāk, vispareizākais kaloriju daudzums, vispareizākais sirds pulss un vispareizākais tur, kā teikt, heart rates un tam līdzīga elpošana. Jā, tu to visu vari laboratorijā izmērīt līdz milimetriem. Un tad, kad tu salīdzini tos milimetrus pret to savu slodzi, kā bija tas exertion of
kā mēs vienojāmies, slodzes izjūtu, ja? Tad tas tieši tik vienkārši arī ir, kā gudrās grāmatās saka. Tev ir 2 veidi, tu skrien vai nu viegli, vai nu smagi. Un tas ir tas, kā, un bieži vien tajā triatlonā, man liekas, cilvēkus atsit atpakaļ to vēlmi ne tikai tas, ka liekas, ka tas viss ir ļoti dārgi, jo tur tāda riteņi, un tur tādas ģivers, un tur kostīmi, un tur zeķis aero, un tur kas viss man ir. Bet bez tā arī var iztikt. Man tas nāca pakāpeniski. Es nebiju pirmajās sacensībās full gear, tur vēčīgs, kas man. Tu tā pamazām, ja, kā ar fotoaparātu. Tu nopērci sūdiņu, pafočē, saproti, tagad es varētu uzlikt lielāku, ka tu saproti to pievienoto vērtību. Ja es kaut kādam ķomkam iedošu tur super Gibson ģitāru, pat, giča, pagale. Viņš neizjūt. Bet tā otra lieta, ka man liekas, tos cilvēkus bieži vien no triatlona attur ne tikai tas, ka liekas, ka ir dārgi, bet arī tas, ka tur šausmīgi daudz kaut kādi ir, tur heart rate, un tad tur ir laktāti mēri, un tad tur mēra kārbus, un tad tur visu kaut ko mēru un elpošanu, un BO maks, un liet uz augšu. Bet bez tā var iztikt, un beigās tāpat tu paskaties nedēļas laikā, cik tev ir intensitātes minūtes, un būs labi. Un ja tu pieturies pie kaut kāda mērķa, tev skrien viegli, skrien smagi. Tas, ka tev ir tur automātiski Garmins ir pateicis, ka tev tur trešā zona ir 146, un ja tev ir 147, tu uzreiz met mieru, tas ir pilnīgi garām. Katru rītu, katru dienu tev tas heart rates mainīsies. No dažiem kādiem apstākļiem. Pie tā nevajag pieturēties. Tu skrien lēnos skrējienus, tā, lai tev ir puslīdz viegli. Tu skrien ātros skrējienus, tā, lai tev ir riktīgi grūti. Jā. Soli pa solim, jo tā problēma jau ir, ka mēs gribam ļoti ātri. Liekas, es gribu tagad sacensības, bet pietiks jau ar to, ka tu iziesi ārā ātrākā tempā pastaigāties, ja tu visu laiku sēdi. Mēs gribam tā ātri, un liekas, es arī tagad gribu triatlonu skriet. Bet, ja tu nevari ārā iziet un ātrākā tempā pusstundu noiet, tad iespējams, tas triatlons vispār liekas, tas jau vispār kaut kur tur tālu projām. Mums gribās ātri, gribās visus tos gadžetus sapirkt, visus, ko iedzert sev iekšā, ja, tādas ātrās versijas, jo vieglāk ir aiziet un nopirkt ričuku nekā pabraukt ar savu veco riteni. Un bieži vien gadžeti kļūst par motivatoriem, kas ir tā biznesa industrijas galvenais moments. Viņiem neinteresē, lai tu sportot, viņiem interesē, lai tu nopirktu to sūduku. Jā. Un, ja tu audzini savu dēlu, es nekad negribētu arī audzināt savu dēlu, lai viņu motivētu gadžeti. Bet bieži vien tā ir. Tu esi nopircis to klasiskais abonements uz džimu. Un skaidrs, ka tu ej uz to džimu, tāpēc, ka nopirkts ir. Un otrs ir, ka tev ir spīdīgi kaut kāda lietiņa. Es nenoliekšu, man arī ir jauns ričuks, un es viņu skatos, tāds varētu izbraukt. Jā. Bet es novērtēju, es novērtēju tos cilvēkus, kuri var atrast to motivāciju ar pilnīgi ikdienišķu veļuku. Veļuks viss brauc un ir forši. Un es tiem cilvēkiem cepur nost, kad nevajag tos papildus sensitīvos tādus stimulantus, par kuriem tu esi spiests atdot naudu. Un ar to jau bieži vien nebeidzās. Tev ir tur jāabonē vēl tas un tas un tas. Nākamā versija jāpērk jauns. Tev ir mēneša abonementus tādām aplikācijām un tādām, un tas viss tur sakrājās. Tu esi samulsis, kur pazust ezotērikā ļoti ātri, ja tev nav tāda iekšējā disciplīna. Redz, tas ir brīnišķīgs tāds kopums visu, ko tu arī izstāsti, ka tā ir visai sajūtai un motivācijai visam ir jānāk mums no iekšas, vai ne, no iekšā. Tas skaistums ir iekšās. Jo, ja mēs meklējam visu, kas ir apkārt, un tev tā ļoti forši arī saliekās tādā puzlītē, gan tā dvēseliskā puse, kura tev ir caur mākslu, caur šo, gan tā fiziskā riktīgs vecis, vai ne, ja tev būtu jāpabeidz īstenībā teikums. Tas nav par tevi vispār kopumā. To es puišiem manā 8 sēriju ciklā arī prasīšu, lai tu pabeidz īsts vecis ir, ja tev jāpabeidz teikums. Īsts vecis? Kurš ciena savus senčus un ciena savus bērnus un ciena savu ģimeni un valsti. Tas sportošana un vispārējais ir jau nākamais. Redz, sportojot jau tu arī faktiski cieni savu valsti, jo tu tehniski
tehniski cerība mazāk izmantot valsts pabalstus ārstēšanās. Lai gan, bet šeit ir svarīgi piebildi. Garo distanču triatlons ir paaugstināts slodzes un izturības sporta veids, un tam ir nepieciešams pārliecināties pie ģimenes ārsta, ka to jūsu ķermenis ir gatavs darīt. Nevienam, ne katram to vajag darīt. Jā, tas ir forši, ka tu pamatot tev ir tāds spēcīgs tās tā kā Maslova teorija, jā? No apakšas spēcīgas tās vērtības tev iet, ka tev ir nodrošināts tas pamats, un tad uz augšu jau mēs varam krāvēt visu pārējo, kas salīdzinoši varētu reizēm mēs gribam sākt ar to augšēju, un tad apakšiņa nav skaidra. Tev tā ļoti kolosāli tas viss ir, manuprāt, sakārtots. Tu tiešām iedvesmo, zinot tev arī personīgi. Es tiešām zinu, ka tu to, ko tu stāsti, tā tas arī ir. Aizbraucot pie tevis ciemos, tu uzliec sev platīti, pāriesi ar mums visiem kopā, un tad tu uzvelc botas un skriet maratonu. Un nevis tā, es iziešu izskriet un nofočēju Instagramā, un tu īstenībā izgāji, bišķi iesildies, nofočēju Instagramā un ienāc atpakaļ. Bet tu tiešām esi tā 40 kilometrus noskrējis, un tas ir caur šo iekšējo motivāciju, kas parāda tiem mūsu jaunajiem censoņiem. Liekas arī tev stabili. Tu pats arī jūties uz savām kājām un jūti savam ķermenim un prātam līdzi un mainies tad, ja tas ir nepieciešams. Tāpēc, manuprāt, pasaule tiešām ir labāka vieta, jo tu tajā esi, Kārli, un paldies, ka pēc cik dienām sanāk tu biji tagad Zemessardzē. Kā tu man atnāci, ka tu teici, spridzināji, skrēji un gulēji zem... Vakar vēl mēs bliezām artilēriju pa nakti mežā, jā. Jā, ka tu atradīji laiku atnākt pie manis. Ceru, vai tas ir tēmas vai tomēr to ģimenes vērtību pamatā, kas arī parāda, ka tev rūp, un man liels prieks, un es ticu, ka caur savu piemēru tu iedvesmosi mūsu Latvijas vīriešus kaut vai spērt to vienu solīti tuvāk, kaut vai lai izprastu sevi, kas ir tas, kas viņiem traucē, kas ir tas, kas viņiem nepieciešams, un galvenais rīkoties, jo veselā miesā mīt vesels gars. Pareizi. Paldies arī tev, bija prieks, man liekas, vienreizēja iniciatīva, un ja šis ir pirmais raidījums, tad kudos. Paldies. Ļoti es tev arī paldies iedošu tev. 4-paku. Jā, līdzi enerģijai, garšiņai, ar ugunspuķi un bumbierīti. Šito es jau zinu, 2 ātri man aizies mājās no 2 mantiniekiem, un šitās es varbūt noglabāšu. Paspēšu. Paldies. Forši. Paldies, ka tu biji. Paldies.